Nu, lūk, tavs autiņš ir uz pacēlāja, jau zināmi darbi ir paveikti. Šeit desēšanas, atrumkārba desēšanas caurules noņemtas, filtrs arī. Pēc tam parādīšu kadru no darbnīcas, kur jau ir virsū, jau uz galda stāv. Šeit. Ja mēs runājam par atrumkārbu, nekas netek, tā ziņā nav eļas noplūdes, ko nevar pateikt par dzinēju. Skaties pats, ir drastiska eļas noplūde. Ok, bet dzinēja tas ir cits stāsts. Tagad mēs, protams, pievērsim uzmanību primāri atrumkārbai, dēļ kuras to arī pie mums es atbraucis. Jau notecinājām eļu, tagad ņemsim nost eļas karteri un skatīsimies, kāda stāvokli pats hidrobloks un arī sajūgi. Daļai varēsim redzēt vismaz kādas atstarpes, pēc krāsas arī palika pēdējā skrūvīte un panna būs rokās. Redzēsim kaut ko. Un eļa jau ir netīra, nesen ir mainīta, bet netīra un smilīga. Pasties, nesen taču tik mainīta tev eļa. Vajadzētu būt citam stāvoklim, citai krāsai un noteikti tā nesmirdētu. Jā, šeit nekas nav. Nesen arī mainīt, tāpēc varētu būt savādāk. Filtrs. Arī tā vieta vajag tikai blivgrēdz un neaizmirst. Izņemt ārā. Bet tā ir klasiska kļūda. Mainot filtru, cilvēki bieži vien aizmirst šo blīvējumu, ja pa blivgrēdz un iekšā. Atnācam ar visam tavam mantām šeit. Lūk, caurules un filtrs desēšanas sistēmai, tas ārējais ieliknis. Filtrs, kas bija iekšā, eļas karteris. Neredzu frikcijas, teiksim, materiāls iekšā. Varbūt pat izmazgāts, kad eļa ir mainīta. Labi, noņemsim tūlīt. Hidrobloku. Vastu bloku, jā. Skrūvjam ārā skrūves, kas stiprina hidrobloku. Palika pēdējā skrūve. Sagatavojam redzi jau paliknīti. Viss tīri spīd un laistās priekš smadzenēm. Atskrūvjam, jā, pēdējā skrūve, tagad varam ņemt no smadzenes. Ai, pasmuko. Vai iesim tur rastīsimies sajūgi? Vismaz vienu. Tad paņem tikai to bakstamo. Šeit it kā nav materiāla, frikcijas materiāla, kurš parasti šeit guļ. Labi, tad iesim tur. Sajūgs pēc krāsa ir normāls, viņš vēl nav zils. Atstarpa jau diezgan liela. Bet nav pārkarstots, redzi? Vismaz kā viens, kā otru mēs neredzēsim, jājauc viņu ārā. Bet no pirmā izskata atstarpa ir liela, vairāk par 2 mm. Jā, baigais nodilums jau tur. Redzi, ja? Diezgan daudz. Bet nav pārkarstots, tas ir labi. Un redzot, nogulsnis uz magnētiem dakšiem, kuri slēdza ātrumi. Tāpēc vēl iet, redzot šeit. Tāpēc iet arī varētu būt tā, ka no tā nogulšņa iet arī tā kļūda par neiebastu ātrumu.
vai izņem ārā to blīvgrēdu, ne? Akurāti. Tikai nesaskrāpē to virsmu. Ar speciālu īrisi. VAG numur 1. Tā, smuki, vai ne? Turpinām jaukt ārā tavu hidrobloku, redzes, solenodi jau noņemti nost. Daļai. Viena otrai. Nu jā, protams, daži vēl ir virsmu. Izjaucām tavu hidrobloku, atdalījām, un šeit ir plāksnes starp alumīnija daļām. Šeit tagad vismaz ir iespēja noteicināt eļu. Pēc ir svarīgi izjaukt katru reizi, kad nav ķēries klāt hidrobloku. Mēs iekšā vēl neredzu, bet eļa ir netīra. Ot, skatāmies šeit. Filtri, iekšējie filtri. Ot, pirmais, diezgan lielais. Redzi, skaidrs. Voļa. Nav skaidrs, bet nu kaut kāda, ot kas Hita. tas? Ot kas tas ir? Es būtu tā pateicis tā, ka no filtra. Filtrējošais elements, zini? Tā kā spalvas kaut kādas, redzi? Ot. Jau filtri, gandrīz puse filtra nestrādāja. Labi. Vēl. Šeit vēl 4 mazie. Šeit ir normāls. Arī normāls. Param. Šeit. Arī normāls. Un pēdējais jābūt 4. Laikam pa lielam tikai tas lielākais vot šeit ir. Redzu. Paldies. Pa lielam tas lielākais bija vairāk aizprostots. Jā, nu tad šeit viss ir kārtībā. Tātad skatāmies tālāk. To notīrīsim. Ar vakuma testeru pārbaudīsim. Zināsim, kas ir ar viņu. Strādājam. Ну вот, проверим гидроблок 7-ступенчатого ДСГ на утечке, на износ клапанов вакуумным тестером. Включаем. Проверить только несколько мест. Начинаем с левой стороны. Клапан охлаждения измеряется в точке его управляющей точки. 17-17,5 допускается до 16 минимальное. То есть в принципе это номинальное значение. Ну вот, сонексовские данные. 16 минимум. У нас здесь 17, даже почти 18. То есть в принципе клапан охлаждения в норме. Дальше перепускной клапан, когда забитый радиатор. В принципе минимально 18, у нас 20. Тоже износа, я считаю, нету. Ну, мы его не видим, все хорошо. Управление клапана смазки проверяем. Его данных нету у нас на проверку, но судя по его диаметру 23, это даже лучше, чем нужно. То есть обычно минимум 18 таких вещах. Тоже попутно проверяем клапаны двух сцеплений К1, К2, которые непосредственно закрывают масло сами по себе. То есть это 22. И второй, сейчас с другой стороны надо будет закрыть. И второй тоже 22. Что в пределах абсолютно нормального, то, что нужно. Дальше последнее, что проверяется, ну либо первое, это клапан линейного давления. Его тоже две управляющие части. Так, рассчитается внутренняя, почти 22. Здесь допускается 18 минимальный вакуум. Чем меньше вакуум, тем больше дырка. И с другой стороны управляющая часть, она 15. 15, но в этом месте минимальный стандарт допускается до 16. Вот я здесь покажу. Вот здесь 16. Я считаю, что 15-16 в пределах допуска ничего страшного нету. То есть в принципе можно сделать вывод, что гидроблок не изношенный.
все клапана еще в номинале, потому что задиров на них тоже не видно. Значит, будем собирать, и все с ним будет хорошо. Redzi, viss ir iztīrīts, izmazgāts. Tagad liekam kopā. Darbs iet uz priekšu. Tīrs un skrūvējam kopā. Redzi, jau salikam kopā. Šeit arī borkūra un solenoidi. Tur tālāk dziļumā ir veci. Šeit ir jaunie. Antekni. Borg Warner. Oriģināls. Skatāmies šeit. Kas ir uzrakstīts? Borg Warner. Tas ir ražotājs. Tas ražo. Šeit ir Mechatronics. Redzu. Iekšā. Jauns. Solenoids. Uzstādīsim šito un otro. Tātad spiediena solenoids jaunais būs un smērēšanas un dzēsēšanas solenoids. Tātad abi divi mainam, jo vajag. Šitie būs jaunie. Nu, turpinām strādāt tavu hidrobloku. Redz, daudz kas jau ir salikts kopā. Šeit gribu pievērst uzmanību filtram. Šis te dzēsēšanas, atrumkārpas dzēsēšanas filtrs, teic taurolis. Un, redzi, Droši vien, ka no turienes. visticamāk, tad tieši no šī filtra mums bija tie produkti, kas mazē, tad sietiņa filtriņa bija smadzenes. Nezinu, kas par ražotāju, nav rakstīts virsū, bet visticamāk kaut kāds varbūt lētais gals. Tāpēc arī nāk, kad mums pavāda visi tie sūdi iekšā sistēmā. Tagad arī turpinam šeit. Nu jā, strādājam ar tavu atomkārbu. Tagad viss jau ir gatavs uzstādīšanai. Eļas kārteris izmazgāts, iztīrīts, blīve, filtrs. Šeit ir konektors, kas ir ar smēre, kas pēc tam izkusīs eļā bez problēmām. Šeit ir tas dzēsēšanas taurolis, iekšā ir ieliknis filtrs. Nu, lūk, gatavi jau uzstādīt. Gatavi uzstādīt mehatroniku. Skaties, šeit visas malas, visas virsmas ir iztīrītas. Tur blipgrebnes nav, un tas ir būtiski. Jā, viss šeit ar smēre iziet dakšas. Nu, gatavi likt virsū. Pārbaudīsim visas dakšas. Tur ietrē pie savas vietas. Gatavi uzpildīt eļļu. Viss, pildi. Ai, iet.